atpakaļ ar vēl vienu lielisku raidījuma sēriju. Čau, mani joprojām sauc Ralfs. Un mani kā jau vienmēr sauc Martins. Un šis ir raidījums. Ralfs gatavo! Viņiem tas bija jāpasaka, Ralf. Martin, bet viņi tak pateica, tu nedzirdēji? Nē, gan. Pasakat skaļāk. Mēs šodien taisīsim focaccias sandvičus. Sandviči ir, kas saliek maize, tomāts, salāts, gaļa. Vēl mēs šodien runāsim par garšvielām. Mēģiniet uzminēt garšvielu. Tā ir zaļa, tā ļoti labi smaržo un to daudz izmanto Itālijā. Tas piestāv pīcām un pastu ēdieniem. Bet, lai par to uzzinātu vairāk, laižam ciemos! Laižam! Zemnieku saimniecībā dižs skudras vasara sākas brīdī, kad potiņos tiek sasētas bazilika sēkliņas. Bet cik grūti ir audzēt baziliku? Viņš ir tā kā tāds kašķīgs pusaudzis. Viņš aug ātri, bet par viņu ir jārūpējās daudz. Un daudz sēkliņas ir jāliek, lai būtu klientam. Lai no sēkliņas izaugtu šāds liels un kupls bazilikas stādiņš, vajadzīgas apmēram 5 nedēļas. To laikā bieži, bet mazās devās bazilikam jādod padzerties. Un jārūpējas arī par to, lai siltumnīcā būtu pietiekami silts. Kas ir tas? Termometrs. Tas palīdz man regulēt siltumnīcā temperatūru un mitrumu. Bet kāda temperatūra tad bazilikam patīk? Jo augstāka, jo labāka. es esmu novērojis, jo augstāka, jo labāk. No optimāli būtu līdz 25. Bazilikam ir ļoti spēcīga smarža. Lai to sajustu, nav pat jāpieliecas stādiņam tuvāk, jo šis aromāts virmo gaisā visā siltumnīcā. Hei, tik labi smaržo. Šis ir tētim, šis ir man. Cik vispār bazilikam ir dažādas šķirnes? Mēs konkrēti visvairāk audzējam genovesu, un ir vēl 2 dažādas šķirnītes, ko mēs vēl eksperimentējam, jo katra šķirnīte savādāk aug. Šis ir vienā dienā viss sēts, redziet, genovesa ir lielāka, redziet, lielākas lapiņas arī, ja? Un re, kur ir Marijāna. Viņš ir bišķiņ zemāks un mazākas lapiņas. Bet es redzu, ka tur ir tādi tā kā, plastmasiņā ar cipriņu. Ko tas nozīmē? Galda numuriņi. Es zinu, kurā dienā kurš galds ir jāvāc. Citiem ir roboti, man ir cipariņi, galva, pieraksti. Šiem mazulīšiem vēl dažas nedēļas cītīgi jāaug, bet šie kuplie stādiņi jau ir gatavi ēšanai, un mēs ar Martinu palīdzēsim tos sagatavot ceļam uz veikaliem. Tu turi maisiņu, es liekam iekšā, liec kastītē. Jā, nākošo ņem. Es paskatos, vai ar visām lapiņām viss ir kārtībā. Jā, super. Un cik šādas kastītes vai šādus stādiņus jūs katru dienu sapakojat? Katru dienu ir savs pasūtījums, bet vidēji 1500 podziņus dienā. Cikos jūs sākat? Sākam mēs 8:00. Mēs visi esam cīrulīši, mēs ātri mostamies. Uz katra podiņa tiek uzlīmēta auga pase. Tas ir tāds pats dokuments, kā mums cilvēkiem, ar visu svarīgāko informāciju par konkrēto stādiņu. Var līmēt, kur grib, Jā, var līmēt, kur grib, bet lai ir redzamā vietā. Un liekam iekšā. Redz, cik kolosāli. Jā, vēl bišķiņ paskaties, vai labi smuki liec, jā. Noteikti paskaties, vai nav nekādi bojājumi uz lapiņas, ja? Tas ir pats galvenais. Tā. Tu neieliki iekšā maisiņā, tikai iedevu. Tā. Jā. Un te liekam. Ja? Viss ir pilnīgs roku darbs. Bet cik tad stādiņu jūs katru gadu vispār izaudzējat, vai vispār to var saskaitīt? Nu, baigi negribās tev lielīties, bet tu zini, cik ir futbola laukums, liels stadions. Ļoti. To mēs varētu piepildīt gada laikā. Var iedomāties? Ak, Dievs! Baziliks ir lieliska piedeva picām, to izmanto arī zupās, mērcēs un pastas ēdienos, bet Līga zina stāstīt, ka ārzemēs baziliku pievieno pat kokteļiem un limonādēm. Mēs gatavosim pesto, labāko pesto pasaulē. Nākošais process ir kastes jāloka. Jā? Redzēji?
Wow! Un liekam 9 podziņus iekšā. Pa 9. Podiņus. 9. Tu varētu būt labs palīgs man. Jo taču patīk siltums, vai ne? Tu teici, ka tev baseinā patīk, vai ne? Jā. Nu, vo. Super. Tālāk šitais var doties uz veikalu. Šis var doties uz veikalu. Arī tad, kad baziliks tiek atnests mājās no veikala, neaizmirsti to aplaistīt. Pa druciņai, bet bieži. Kā ir pareizāk? Ja man tagad tikai vajag dažas lapiņas, man plūkt vispirms tās malās. Ņemam augšējās lapiņas, lielākās. Tās, kas tev liekas vislielākās no šīm, redzi? Ņemam augšējās. Šī ir liela. Jā, plēši. Jā, Liela super. rasna. Jā. Un tālāk augs nākošie maziņie. Un tie maziņie būs tikpat lieli, tā kā tie lielie pēc tam. Ak jā, un vēl no bazilika sanāk izcilas ūsas. Esam atpakaļ virtuvē. Šis ļoti labi smaržo. Es arī tēsu. Jūs zinājāt, ka dažās kultūrās baziliks tiek uzskatīts par svētu augu. Tas tiek izmantots dažādās ceremonijās un rituālos, un to dāvina kā labuma vēlējumu. Mārtiņ, es tev dāvinu savu baziliku. Paldies! Un es tev dāvinu savu baziliku un dāvāju tev labu dzīvi. Labi, paldies, bet es būšu savu atpakaļ. Kas tad tā pa dāvanu, kur ņem atpakaļ? Mēs šodien taisīsim focaccia sandvičus un pesto, un to pesto smērēsim uz sandvičiem. Un kā jūs domājat, kas ir pesto galvenā sastāvdaļa? Protams, baziliks. Esi brīvs baziliks. Baziliks, nevis baziliks. Un, mēs no šī neuztaisīsim nekādus sandvičus, tāpēc braucam uz veikalu iepirkties. Laižam! Apsties! Mandelēm ir gandrīz 50% atlaide. Tas ir daudz! Jā, mums vajag mandeles. Ok, ko man tagad vajag? Ķiplokus, ķiršu tomātus, zaļo lapu salātu. Es dabūšu rozmarīna zariņu. Es bēgu no Ralfa. Man nav skenera. Būs jāatklājas Ralfam. Mārtiņ, tu neesi vairs tik īss. Kāpēc tu viņu tā saburzīji? Pagad, varbūt nevajag jaunu. Vajag, ejam. Tev ir jānoskanē. Mums derēs arī viens liels tomāts. Ķiploks ir, citrons ir, ķiršu tomāti ir, zaļo lapu salāts. Mums vajag zaļo lapu salātu. Atceries, kā mēs bijām ciemos pie šiem? Jā, Mārtiņ, tev viņš ir jānoskanē. Mums vajag bekonu. Manu. Tu liksi savā sandvičā bekonu? Obligāti. Labi, man arī garšo Viss ir? bekons. Jā. Ok, Ralf, ejam maksāt. Tik lēti. Jā, kamēr tu maksā ar vecāku naudu. Iedomājies, cik ilgu laiku tev vajadzētu, lai ar savus kabatas naudu par šo samaksātu. 3 nedēļas. Okiroki. Apvienāts. Čeks. Vispār jau ar šo karti ir baigērti. Tāpēc, ka tev nav jāmeklē makā nekāda. Tur sīka nauda, tur centi mazie. Tu vari vienkārši izvilkt karti, pielikt klāt, ievadīt kodu un viss. Tu esi samaksājis. Un aiziet uz virtuvi. Esam atpakaļ virtuvē, un pirmais, ko mēs darīsim, uztaisīsim mūsu garšīgajiem focaccia sandvičiem mīklu. Es ieliešu ūdeni, Šļurk, pievienošu raugu, graudu. un tagad sāli. Starp citu, sāls kādreiz bija ļoti dārgs, un to izmantoja kā naudu. Sāls joprojām ir viena no populārākajām garšvielām pasaulē, un tā piešķir mūsu ēdienam tādu garšu, kas padara to
ēdienu neiespējami un neapēst. Un tagad mēs šo te atstāsim, lai tas raugs atdzīvojas. Uz kādām 10 minūtēm apmēram. Mārtiņ, kāpēc bekons ir zemē? Nē, viņš nebija zemē, viņš bija pagrabā. Viņam tur ir jāstāv, jo mums bekonu vajadzēs tikai beigās. Tas nekas. Kur tas Mārtiņš palicis? Jau 10 minūtes pagājušas, bet viņš joprojām tai pagrabā. Nu labi, sāksim bez viņa. Es apmaisīšu tagad raugu un līkšu klāt miltus, bet tie ir 0,0 tipa milti. Bu! Tu beidzot esi atpakaļ, un tu man iespļāvi acī. Ko tad mēs te tagad daram? Kamēr tu biji pagrabā, tikmēr es jau pieliku miltus. Tagad liekam mīklu mīcīties. Es aizgāju pēc fritēra un atradu Martina brokastu maizīti. Es te tur neieliku. Sveram Andeles. Ko tu dari, Martin? Martin, man vajadzēs jaunu palīgu, man liekas. Ok, es aiziešu uz pagrabu pēc jauna. Mīkla mums ir gatava. Tagad es viņu ņemšu ārā un taisīšu tādu kā bumbu. Ak, Dievs! Un tagad es ņemu to mīklu un tā cilāju, lai viņa salokās, un es šo daru, kamēr viņa kļūst par tādu kā bumbu. Nu, tagad viņa nav ne tuvu bumbai. Nu pagaidi, paskaties labāk tagad! Bet mēs ar Martinu mīklu jau uztaisījām un noraudzējām vakar, lai nav tas jādara tagad, jo tas notiek kādas 8 līdz 10 stundas, un mēs te tad ļoti ilgi būtu. Un tagad jūs redzēsiet, kāda viņa sanākusi. Martin, uzmanīgi, tu viņu nedrīksti sakratīt, savādāk viņa saplaks un viņu nevarēs izcept tādu, kādu mums viņu vajag. Apstieties, kāda viņa ir. Pietūkusi, liela rasna. Viņa tagad tā kā slaims. Tu man teici, ka nedrīkst kratīt. Cepam? Cepam. Paga, vēl nē. Mēs sagriezīsim visu kaut ko un saliksim pa virsu, lai viņa garšo vēl labāk. Pirmais es uzliešu nedaudz... Ui. Tas nebija nedaudz. Nu, labi. Tā ir olīveļa. Nav parsteļa. Martin, tagad mums ir jāsagriež ķiršu tomāti, bet vispirms saliec šitādus 4 apmēram reizes, liec savus pirkstus iekšā un veido caurumus. Martin, šitā te bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Labi, Martin, sāc griezt tomātus, es ātri tikšu galā ar sīpolu. Redziet, kāds sīpola aplis kā saule. Vienu šeit. Es tagad salieku tos tomātiņus tajos caurumos, kurus es ar pirkstiem iespiedu, lai tā kā uz fokačas maizītes virsū būtu arī kaut kāds neliels slapjumiņš. Un tagad es uzlikšu rozmarīnu. Rozmarīns arī ļoti labi smaržo. Un kādreiz cilvēki ticēja, ka rozmarīns tevi padara gudrāku un asina prātu. Tāpēc to deva vietās, kur mācās, piemēram, skolā. Nevis deva, bet nolika tur, jo lai tā smarža izplatās un visi paliek gudri, jo tā smarža ir ļoti spēcīga. Un mēs vēl uzbērsim rupjo sāli pa virsu visam, lai viņš ir vēl garšīgāks. Tagad liekam cepeškrāsnī kādos 220 grādos. Un cepam 15-20 minūtes, tā, kad izskats tiešām gatavs. Un kamēr fokača cepās, mēs taisīsim pesto. Pirmais, ko mēs darām, 50 grami svaiga bazilika. Jā. Klau, un kamēr mēs griežām, man ienāca prātā, varbūt piezvanam Normundam, viņam vienmēr taču ir labi padomi. Un izskatās, ka mums sanāks ļoti daudz. Čau! Mēs gatavojam pesto, un varbūt tev ir kāds padoms. Čau! Ja nezināt, kur likt to pārējo pesto, ko pagatavojāt, es zinu, vienmēr pagatavojās ļoti daudz. Vismaz man tā ir. Es nemāku pagatavot, vienai porcijai. Jūs vienmēr gatavojat pilnu trauku ar pesto. Ko tad darīt?
Ielieciet to pesto saldētavā, mazos kubiņos, tur, kur liekat ledu, sasaldējiet, un pēc tam, kad ir sasals, varat ielikt zip maisiņā un glabājiet. Jebkādu pesto varēsiet izmantot mērcēs, papildināt zupās, varēsiet likt kādās marinādēs. Tāpat mēģiniet ielikt arī mazās burciņās, ko glabājat leduskapī, bet tās burciņas vajadzēs izmantot vismaz 10 dienu laikā. Un šī laikā jūs varēsiet iemarinēt jebkādu zīvi un noteikti arī pielikt saviem iecienītākiem makaronēdieniem. Eksperimentējiet! Paldies! Atā! Bet tagad mums ir jāuztaisa pesto. Griežam visu dienu. Martīn, apsties, kas palika pāri no mana bazilika. Tieši nekas. Un tagad mēs visu stūķējam iekšā blenderī. Un sablenderējam kārtīgi. Pielējam olīveļu. Martīn, ko nākamo? Ķiploku, vienu daiviņu. Es jau paņēmu mandeles, ko mums arī vajadzēs. Martīn, mums izcepās. Mēs kādā viņa izsaka? Dievs, viņa ir smaga un karsta, viņa ir smaga un karsta. Šitās ir kā 2 acis un tad daudz pumpas. Mums ir jāpabeidz pesto un tikmēr, lai mūsu focaccia atdziest. 500 gravelī īvēta parmezāna siera. Tad būs 1 ēka citrons sula. Kas ir ēka citrons? Tu gatavo tik ilgi un nezini, ko nozīmē ēdamkarote. Jā, jo vienmēr recepts skaties tu. Jā, un tam arī vajadzētu palikt manā ziņā. Ēdamkarote, citrona. Kas ir nākamā sastāvdaļa? Nākamais teikarote sāls. Un mums vajadzēs piparus. 1 ēdamkarote. Nē, teikarote. Pipari arī ir ļoti sena garšviela. Kādreiz tos pat dāvināja, jo tie tika uzskatīti par ļoti labiem. Tos arī lietoja kā naudu, tāpat kā ar sāli. Tagad ņemam un sablenderējam visu kopā. Viss. Tagad mēs aiziesim uzcept bekonu, lai mums ir kaut kas, ko likt iekšā. Martīn, Mēs nevaram uzcept Ej uz bekonu pagrabu. bez bekona. ej uz pagrabu. Es jau atvēršu sieru. Bekons! Labi, mums ir kāposts. Mēs saliksim to, kas mums garšo, bet jūs liekat to, kas jums garšo. Šīs izstās garšīgs priekš manīm. Labi, ejam viņus cept. Es paņēmu 2. Mums ar Martinu garšo bekons, mēs liksim bekonu. Varbūt jums garšo desa, jūs varat taisīt desu. Un tagad viņas savelkas šokuriņā. Būs labi? 1, 2 sulīgi bekoni, 3 sulīgi bekoni. Mēs sagriezām mūsu focaccias maizīti. Un tagad mēs katrs liekam kaut ko, ko mēs gribam. Un pabeidzot stāstu par garšvielām, noteikti jāpiemina, ka Indijā noteikti izmanto visvairāk un visdažādākās garšvielas. Un, manuprāt, ik katram ēst gatavošana tur ir kā vesels hobijs. Kādi ir tavi hobiji? Mans hobijs noteikti ir spinningošana. Man to ļoti patīk darīt. Ko tev patīk darīt? Man patīk klavieres spēle. Kāpēc tev tas liekas tieši tik interesanti? Es nezinu, jo tur ir baigi jākoncentrējas uz pirkstu darbību, jo, ja tu kaut vai par 2 centimetriem nepareizi pirkstu noliec, tad tu uzspied uz nepareizās nots. Un pesto ir šīs receptes galvenā sastāvdaļa, tāpēc es to uzsmērēšu arī šeit. Man tur ir salātlapa, siers, sīpoli, bekons un tāda atkal mana mīļā maizīte. Es biju aizmirsis par bekonu. Un mana maize ir gatavā. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karte 30 eiro vērtībā no Rimi. Un arī dažas foršas balviņas no mums. Un atcerieties, ka ātri, lēti, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Apstieties, kāds sulīgs sandvičs. Izstāvjām pieredzējām. Pagaid mani!
perfekti. Tas ir vienkārši, es sākušu raudot no tā, cik tas ir labi. Vai arī no sīpola. Noteikti izmēģiniet. Jums garšos.